Jā, jo tieši podkasti palīdz mums ar pārdošanām. Podkasti pirmkārt atver mums iespēju būt atklātiem un vispār parādīties pirmo reizi kameras priekšā. Arī tas interesants treniņš. Vot. Un šis podkasts saucās Biznes bez nosaukuma. Un vispār visi mani tālākie podkasti sauksies Biznes bez nosaukuma. Aiziet. Es esmu vinnētājs divās lietās. Pirmkārt, tajā, ka tas ir 7. tavs podkasts, kas ir laimīgs cipars, kā diezgan daudziem, arī manējais. Un otram kārtām es esmu pirmajā podkastā, ka tu vairs nerunā pa dirsu. Jā! Tā kā man ir dubulta uzvara. Urā! Pastāsti lūdzu par sevi. Ar ko tu esi sācis un kā tev parādījies šī te studija un kā tev atnākusi ideja ieraksti par podkastiem, par kuriem neviens nezina? Klausies, tad man būtu jāizvelk šos podkastus nevis uz 30 minūtēm vai 40, uz kādām 2 stundām. Jā, bet es esmu Uldis. Īsumā es esmu fotogrāfs. Uldis Vilks. Tevs ir tā kā tavs brands taču. Man ir brands Ulrich Wolf, jā, un vispār šajā podkastā viss ir darkrooms, un es tagad nevaru teikt, mēs tur gribam pārtaisīt visu, un tas būs interesanti. Bet sāku es kā fotogrāfs. Esmu vienmēr bijis sirdī vairāk fotogrāfs, bet pēc tam tā kā aizgāju uz video un tā tālāk pamazām. Tas tā 15 gadus vienā nogriezienī īsumā, ko tu gribēji zināt studiju?